Sāku ceļojumu uz vietu, kur rakstīšu. Gribēju laikus parādīt, kā es krāmēju mantas, bet kā parasti bija ārprātīga steiga, visādi darbi, kas jāizdara. Līdz ar to rādu, kad varu. Mantu, protams, ir krietni vairāk nekā es biju iecerējis. Tas ir tas, ko es saucu par paunu žīdu. Ar ironiju, protams. Tā, un tad es parādīšu jums galvenokārt sev, pēc tam interesanti uz to paskatīties, ja ir interesanti, uz to, kā notiek rakstnieka rutīna. Šādi tas izskatās, pilns gross. Šis ir sākums. Jā, šādi tas izskatās beigu stadijā. Varbūt arī sākuma stadijā. Beigu stadija būs tā, par ko runāt nav vērts. Tā, šī ir tā telpa, kur es palikšu uz tā dīvāna droši vien. Un šeit ir galds, pie kur es rakstīšu. Loks ir obligāts nosacījums, bez loga nestrādā. Tas arī vispār nestrādā bieži vien. Un te būs mans prāta tabernākuls tuvākās dienas. Tā. Jāsāk iedzīvoties un veidot rituālus. Vējš atkal uz to pusi pūš, drusciņi. Toreiz bija tā visu laiku. Mēs pa šīm dienām noteikti. Mainās? Jā. It kā valdošie vēji ir vienā virzienā, bet dažādi gadās. Bet pēc 5 dienām, kā mēs uz to skatīsimies, mēs tikai par to runāsim droši vien. Es skatījos, varbūt tu pamanīji tādu kanālu Punk Monk. Skaties to, ja? Piesakoju. Viņš stāsta par to visādu tur budismu un tam līdzīgi. Ļoti sakarīgi, bet viņš arī tādā ASMR veidā, kas, ka tu klausies un vari pat neskatīties, bet ka tevi ievelk tādā iemidzinošā, tādā gandrīz klakstošā intonācijā. Patīk man viņš. Jā. Un viņš stāstīja, ka viņš bija iet ārzemē. Un ka viņš izdarīja secinājumu, ka rietumu izpratne par budismu, rietumnieka izpratne par budismu, kurš sēž Oksfordas kabinetā, ir ārkārtīgi intelektuāla. Ka tad, kad tu esi aizemē un redzi cilvēkus, kas praktizē un kā praktizē, ka tur ir tas viss sakausējies ar kaut kādiem tur embrijiem, kurus tur tin kaut kādos tur lupatās un kaut kādos kankaros un pusvudū kaut kāds. Ka viņš teica, ka tas viņam,
liek domāt par tām dažādām pasaulēm, nu, vienas mācības ietvaros un vispār kā tādā, nu, kā par tādu sadursmi domāt. Ne kā pretstatu, bet kā vienkārši, nu, dažādas burbuļus, teiksim tā. Un es arī sāku domāt, cik ļoti, nu, priekšstats par kaut kādām lietām cēlām, kas mums liekas, nu, tādas kā skaistas bildes. Nu jā, tā kā, nu, sagriež tos miroņus beigās un izbaro tā kā maitu lijām, nu, tā kā par to tur nestāsta. Nu, varbūt stāsta, bet, nu, tā kā. Bet, nu, jā. Tieši vakar bija saruna ar vienu to meiteni, kas meditēt sāk. Un tad viņa prasīja arī, nu, kā es sāku, un es nevarēju atcerēties to sākumu, jo tas, nu, tur nebija kaut kāda viena sistēma. Tu, kamēr tu atrodi, tu eji cauri daudz lietām. Un te es sāku meklēt, nu, pat nemeklēt, vienkārši paši kaut kā tie ceļi atradās citi. Kaut kur es uzzināju par tiem budistiem. Aha. Un tad es sāku uz turieni staigāt, tad es redzēju, ka viņi vienos svētkos tomēr, lai ar visu žēlsirdību pret dzīvniekiem un visām jūtošām būtnēm, bet tomēr tā desu maize viņiem parādījās, un tas man tā kā negāja kopā kaut kā. Nu, un tad man liekas, nu, kaut kad tajā brīdī arī mēs iepazināmies kaut kā tā, un tad jau tas ceļš kaut kā aizgāja kaut kā citādāk, un beigās viss atdūrās pret Advaitu. Jā. Un tā. Nu, labs arī veids, kā par to teikt, ka tieši atdūrās. Jo tur tas arī beidzās. Nu, jā. Es domāju par to, kā mainīsies prāta fons. Un nevar izvairīties no domāšanas par savu domāšanu. Un tad tagad ir tāda drusku agoniska fāze, tāda haotiska, tāda uzvilkta, ar visiem tiem pilsētas nogulsnējumiem, kur ir saduļķoti, tā glāze ir riktīgi sajaukta, un ir bijis tik daudz visa kā, ka pat, nu, vārdos izstāstīt pat nevar, un nevajag arī. Bet es jau redzu to parabolisko lejupslīdi, kas mums sagaida parīt. Pat vēl ne rīt. Rīt būs tāds halucinējošas hologrammas mūsu apziņā no tās pilsētas dzīves, kur ir ēpasti vai no tur vienalga kas zvani un uzspiesta steidzība. Un pamazām tas sāks vēdināties ārā, un to es gaidu, un es zinu, ka tā būs. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Я Пошло-поехало.
Vakar iznācu uzpīpēt pa šīm pašām durvīm. Iznācu, atvēru, un mēs bijām stundu iekšpusē, un dzīvnieki sarosījās un domāja, ka neviena nav. Un tad skatos, un tur, kur rāda cigareti, stāv Alnis. Liels Alnis stāv un skatās. Un viņš tiešām sadzirdēja durvju troksni. Un es paliku stāvu šādā pozā pie durvīm un skatoties uz viņu. Un es sapratu, ka es nevaru ieiet pakaļ kamerai, jo man, protams, viņa nebija pie rokas. Un ka jāgaida, kad viņš nomierināsies, ja viņš nesajūtīs draudus. Un tā arī notika. Mēs nostāvējām 5 minūtes. Es centos neskatīties virsū, bet tā uzmetu skatu. Un viņš arī skatījās, laizījās. Un tad lēnām devās tālāk. Nu, kamēr es biju pakaļ kamerai aizskrējis un kamēr es te mēģināju šeit gar to šķūnīti ielavīties tajā spraugā, viņu nobildēt, viņš kaut ko sajuta un tā, un skaidrs, ka tur nekas neizdevās, un fons arī nebija labs, bet tas bija vakardienas notikums. Ja to tā var saukt. Un šodien ir pirmā normālā nakts bijusi, un šodien sākas kaut kādi procesi. Man vēl kaut kas ir jāpadara, tur ēpasti kaut kas. Bet process ir sācies. Īstā laikā, īstā vietā. Jā, tāpēc jau tas arī ir tik kaut kā, tik ļoti azartiski, jo tu, ej un ej un ej. Jā, es redzēju tevī to azartu, tā kā... Kā tas bija? Tā. Tā kā vienkārši, tā kā nekas cits neeksistē. Šodien bija karsts diezgan, bet, tagad ir ciešami. Beidzās 2. diena. Prāts pakāpeniski paliek skaidrāks. Cik mīklaina krāsa tam dīķim.
Kāds ir tavs message nākamajai paaudzei, kas būs pēc mums? Domājiet paši. Un tomēr, ko jūs vēlaties pateikt nākamajai paaudzei? Esiet gudrāki. Kādas kļūdas neatkārtot? Manas. Jau ir klusums. Gan iekšējs, gan ārējs. Putni izperējuši, tikai no rīta ir kaut kādas putnu skaņas. Vairāk nekā pa dienas vidu ir pilnīgs klusums, izņemot sienāžus, neko nedzird. Vai. Es šodien parakstīju kaut kādus plānus, schēmas, topošiem stāstiem, padomāju par kopumu, kas grāmatā, ko es lasu, ir tieši antidiletantisms. Bet jā, bija karsts, negribējās vispār nekur iet, un tikai tagad atlaida. Bija kaut kādi 30 grādi, un tikai tagad es izgāju ārā. Jā, notika kaut kāda tāda fokusēšanās šodien. Vakar biju izgājis vēl vakarā un dabūju stirnu ar mazuli. Brikšņos gan dziļi, īsti nevarēja redzēt normāli, bet vismaz tas. Un tas jau ir tāds atsīguma rezultāts un pareizes uzvedības rezultāts. Es tā censdamies klusiņām un lavījos, un dažas mašīnas pabrauca garām, kas nav labi, jo ar šādu te ierīci cilvēki parasti samulst, un tur var redzēt, ka tagad būs par ko runāt. Jā, izstāst, ka dārzeņus Dievs nav paredzējis glabāt ilgi. Mums saka, tā kā saīsināties dārzeņu apjomi. Mums būs jāpārtiek no tušonkas beigās. Kas nav slikti. Jā. Lai saka, te ir visas iespējas audzēt dārzeņus pašiem. Grāmatā ir tās dēls, kurš visiem dod padomus un arī trāpīgus. Un viņam kāds pateica, skat, cik interesanti. Visi tie padomi der citiem, bet tev ne. Un viņš tādā iet pāri tiltam, mētelī ziemā un domā par to, kāda tā var būt, kad viņš saprata, ka tā arī ir. Jā. Viņš ir gudrs, bet viņam pašam tas nepalīdz. Jauka detaļa, ka viņš tā attapās, jā, vispār tā ir taisnība.
Mans moments ir šis. Salūza austiņu viena puse. Tā ir plastmasa. To detaļu var nomainīt, bet droši vien, ka garantija ir beigusies. Es to nezinu, es neatceros. Jebkurā gadījumā šeit es neko nevaru tagad atrisināt. Austiņas skan, bet efekts ir tomēr tāds, ka viņas nepieguļ. Esmu apņēmies nepievērst tam uzmanību. Ne tādā nozīmē, ka ar saņemšanos vai kaut kā tam līdzīgi, bet mani tas vairs nevar izkustināt no uzņemtā kursa, kas šodien sāka beidzot. Tā kaut kā tagad sākas pārlasīšana, tad vēl pārlasīšana, un tā tas arī rit. Iekams apnīk pavisam. Un nomainījās arī laikapstākļi. Ienāca tāds vēsāks ciklons, un es visu dienu pavadīju pie loga sēžot un rakstot tekstu. Un šodien ir 4. diena vai 5. un laikam 4. Viss sāka notikt, sāka parādīties vilkme, sāka parādīties idejas, kas visu šo laiku bija nogulsnējušās, un vārdu sakot, jau 5, un es no rīta kā apsēdos tā rakstu. Tā tas arī notiek, kad ir vilkme. Cerēt uz to ir muļķīgi, paļauties uz to ir naivi, bet kaut kur tur pa vidu, cenšoties būt uzticīgam savai balsī un kaut kur neaizklīst un ļaujot tekstam dzīvot savu dzīvi, kaut kur pa vidu es visu dienu laipoju. Bet, var sakot, īsumā tas ir tā. Sēdi, un tad sēdi, bet raksti. Tas, ja paveicas, un ja viss ir pareizi aprēķināts, ja zvaigžņu orbīta ir bijusi labvēlīga. Pulkstens ir 2 naktī. Viss bija plānots tā, ka es aizmigšu, es pat iedzēru miega zāles, nestiprās, bet kā jau pieklājas, un velna. Nav vispār nekāda izradžu aizmigt. Es mēģināju jau 4 reizes. Tas tikai par to, ka katra sistēma ir uztaisīta, lai sabruktu. Lai tiešām varētu ieviest normālu miega režīmu un normālu dzīvi uz tik nenormāla fona. Es to saku bez vērtēšanas, tīri objektīvi. Laikam ne. Un tā es žāvājos, bet tikai līdz brīdim, kad es nolieku galvu uz spilvenā. Kā parasti, tad, kad nekas nenotiek, tad ir daudz ko stāstīt, bet, kad notiek, tad nav laika ne filmēt, ne skaidrot, ne arī pamanīt, vienkārši jādara. Vakar bija produktīva diena, šorīt arī iesākās ar to, ka es noķērojos bārdas. To sajūtu un turpinu. Un Dievs vien zina, no kādiem murgiem pēc tam tas viss veidosies, bet pārsteidzošā kārtā darbojas arī tas, ka tu ļauj. Pēc tam tu skaties, jā, šis ir forši. Ja ir. Ja nav, tad nav. Bet, var sakot, nekas nenotiek, notiek tieši galvenais process, bet ārēji viss izskatās super rutinizēti. Mēs ēdam, es te kaut ko gatavoju, krājumi ir ievērojami saplakuši. Tas ir tas, kas ir palicis pāri no spozmes. Kaut kāda konserva tur vēl ir, kaut kas, un šādi tas izskatās. Te vēl ir. Mums paliek tieši 6 dienas. Mēs nodarbojamies ar ko kurš.
tika atrasts raks, stirnas, buciņa raks. Viens te visu laiku bļauj, tas viņam ir jādara, un tas ir jauki. Atkal viņš bļauj. Bet jā, visumā nekas nenotiek. Kāds ir teicis, ka nedomā par stāstu, iekams tu neesi sācis viņu rakstīt. Tā ir aplamība. Nevis pati par sevi iespējams viņam tas darbojās, bet tā ir tāda apšaubāma taciņa, jo stāsts jau sākumā kūņojās. Un tikai lēnām kaut kā viņš tur uzburpst. Tāpēc faktiski šo stāstu krājumu, ar ko es tagad darbojos, es iesāku, var teikt, šeit pat pirms gada. Un visu šo gadu tas ir aizņēmis manas domas. Skaidrs, ka ir bijuši darbi, lieli darbi, faktiski lielākie. Kādi ir bijuši un joprojām ir, bet vienalga. Darbs turpinās. Pat sēžot kaut kur un domājot šķietami nejaušas domas. Nesen es pieķēru sevi, ka es sēžu, dzeru alu un man rakstās māja uz mazās ieleņas bija tik šķība, ka nejauši garām gājējs varēja nodomāt, ka viņi viņu novēro. Tā ka jā. Kas ir, lūdzu, liec mani mierā. Jā. Te mēs redzam fotogrāfu viņa ierastajā dabā. Pofīgi viss, galvenais ir dabūt zaguzi. Viņš rāda, tur viņa ir. Viņu nekas cits neinteresē. Tā viņš rāda, kur jāiet. Viņa prātā šobrīd ir tikai viena doma. Dzeguzes foto vai nāve. Kā parasti. Nāve. Nav cerību nekādu.
ir tritons. Tas arī ir tritons. Atkal pie darba. Un pēc tam pārlasu 2 ekrānos, lai saprastu, kā tas skan, kā tas izskatās. Un tā. Vispār ļoti parocīga lieta. Bet tas nav svarīgi. Te tas putns. Skaists un melnbalts. Kā viss skaistākais. Jā, tā nu. Šodien bija tāda kaut kāda aktīva diena. Aptuveni 12 stundas rakstīju. Nu, ar pārtraukumiem, ar pusdienām, ar visu pārējo, ar gatavošanu, bet tā sen nav bijis, ka vakar visu dienu zīmēju kaut kādas schēmas un tam līdzīgi un prātoju, un šodien sāka likties tā puzle. Substrāta sagatavotība nostrādāja, nu un arī fokus, protams. Nu, un tā izskatās, ka vienā gabalā diezgan labi izdevās. Nu tā, bet palika vēl 2 pilnas diennaktis, par ko es esmu vienlaikus gan priecīgs, gan arī skumjš. Priecīgs tāpēc, ka ir arī nogurums. Un šodien bija autoveikals. Jau gribējās kaut kādus saldumus un tādas lietas jau tur, nu, gandrīz vai kola. Un skumīgs tāpēc, ka reti brīži, kad tā izdodas safokusēties, tā ir tāda sava veida svētība. Tāda drusku perversa, jo, nu, nedabisks process kaut kādā ziņā. Un arī ļoti dabisks. Un tā. Aiziešu apskatīties, varbūt kaut kas būs, bet dzīvnieki tramīgi šogad nekā nav. Īsti pat neredzu jēgu sēdēt slēpnī, jo neizskatās, ka viņu vispār te ir daudz šobrīd. Kā parasti būtiskākais paliek aizkadra no rīta, mēs pamanījām, ka, nu, Andris pamanīja, ka tur iet buciņš pie ābelītēm skatīties, un tad es skrēju ārā klusiņām. Un šeit tas notika. Viņš bija tur pašā galā, tur tā ābele viņam garšo, un es šeit biju atstutējis objektīvu pret šiem kokiem, jo nevarēju viņu rokās noturēt, un viņš arī bija šausmīgi kustīgs. Viņš visu laiku skatījās, visu laiku pārvietojās, nu kā jau parasti, un līdz ar to daži kadri ir smieklīgi, kur viņš ēda ar ābolu mutē, un ābols krīt un mute vaļā. Viss ir jauki, uzreiz rīts ir pilnīgi citādāks, ka kaut kas ir izdevies. Palika viena diena. Savā ziņā sajūta, ka drusku jau izsmelts prāts. Ne tāpēc, ka nav ideja, bet tāpēc, ka vienkārši nogurums nav vienveidības. Gribas kaut ko drusku citu, lai pēc tam atgrieztos un darītu to pašu. Sāku drusku beigties tabaka, kuras nekad nav gana. Tāpēc arī tā sajūta ir tāda, ka, nu, kaut ko varētu tālāk, bet, ja nebūtu jābrauc, šī sajūta tiktu pārvarēta.
Viss atkal būtu savās vietās. Izdevās uzrakstīt 2 stāstus. 3. tuvojās, bet nepagūšu. Bet izdomāt stāstu, neuzrakstīt, bet izdomāt, var tikai tukšā telpā. Nu, pa īstam visu to domu. Tāpēc viss bija pareizi. Pēdējā diena. Rīt braucam prom. Jā, statīvs ļoti labs. Visiem laikapstākļiem noder. Tabaka beidzās, pīpējam pīpju tabaku, kas nav pārāk labi, bet no otras puses diezgan pat normāli. Ēdiens palika precīzi aprēķināts. Tūlīt jau viss beigsies rīt no rīta. Das vor der Tür sie sich begegneten. Ist höchste Zeit, dass eure Gnaden fahren, der hochheilige Reichsvater sagt, die Schädlichkeit muss ausgefahren sein, bevor der silberne großen Kavalier vorfahrt. Liekas, ka vairāk. 9 dienas, bet liekas, ka vairāk. Tev bija kaut kāds lūzuma punkts vai viss tā kā taisni, kā smērēts? Laikam nebija lūzums. Forši, ka tā svētdiena tā kā bija tāda brīva. Ka tā kā nevarēja neko darīt un arī negribējās. Tā, ka tas nebija tāds non-stop hardcore work. Jā. Bija kaut kāda mainība, un tas arī, kā nāca par labu. Bet tev bija lūzuma punkts. Nē, man nebija. Man bija vairāki kaut kādi tādi paraboliski cikli. Pirmais bija vispār nonākt līdz rakstīšanai. Tas bija galvenais uzdevums. Un otrs bija kaut kādā ziņā pieņemt to, ka arī nebūs šodien, piemēram. Tā kā, bet tie nav lūzumi. Nē, man tieši arī viss likās ļoti tādā, vienā līmenī un nekas neizbesīja. Un tieši otrādi, bija ļoti, pat labāk nekā tu par to iztēlojies, ka tu par to domā, ka šeit viss ir labi un šeit ir foršāk. Un tad atkal
gadu būs par to jādomā un tā. Nē, man nebija lūzuma. Man sāk jau tāds, ka varētu tabaku tur, varētu tur, ko tur. Gribas nomazgāties, tā kā noskūt bārdu ar labu skuveklīti tur, Siltā ūdeni. Pat tas bija okei, bet drīzāk, jā, tas, ka, gribas kaut kā tiešām uzvilkt pilsētas drēbes, iedzert kafiju, ko tu netaisi pats, tā. Buktētas bikses. Laķenes. Tik traki vēl nav, bet, jā. Beidzot uzvilkt fraku. Un iet. Jā. Cēli pacelt uz odu. Ar vaskotām mūsām. Jā. Man jau viss jau tā kā, tā kā dzīve jūt, kad notiek atkal lielais pagrieziens uz pilsētu, man jau tā kā jau ir jāsavāc pasūtījums, jau būs parīt mēs atgriežamies, rīt mēs atgriežamies, un parīt es jau sēdēšu pie virpas, un būs bžž zobu kapes. Pa zobu līniju, okei. Un arī, viss uzreiz sākas kā parasti. Bet te jau diezgan veiksmīgi ietrāpīja. Absolūti, jā, pilnīgi tā kā kaut kā. Tā vien liekas, ka viss ir pareizi tā. Kādi vēl vārdi nav izskanējuši? Ķengurs. Rozenkrīzenštraucers. Kupica. Jā. Gaisa atsvaidzinātājs. Jā. Alveola. Mēnessērdzība. Un citplanētieši. Citplanētieši bija. Pūdercukurs. Bija Herberta cukurs, bet pūdercukurs nebija. Herberta cukurs vienmēr ir. Un par to būs nākamais stāsts. Paskatāmies tagad, redzam, šeit viss ir skaisti, viss ir nopļauts pa lielākai daļai, viss ir brīnišķīgi, mēs esam skaistos sakoptos laukos, bet tā nebija pirms tam. Pirms tam te bija diezgan aizaudzis, un tagad es stāstīšu, ko es te īsti pļāvu. Lūk, šis te gabals, mēs viņu redzam, tur tālāk jau ir ataudzis, tur es nepļauju, tur pļaus ar traktoru, lielo traktoru. Ne staļiņets, bet citu mazāku bišķiņu. Tātad šitais aptuveni te tā priekšplānā var redzēt, tas bija nopisiens. To es pļāvu 3. dienā, jo pirmajā dienā, kad mēs atbraucām, mums bija ieskaņu vakars. Skanēja glāžu simfonija, un tātad 2. vakarā mēs vienkārši baudījām, un 3. dienā es ķēros pie darba, lūk, šis te lauks, šis te gabaliņš. It kā maziņš liekas, bet tas bija, grūti. Tālāk es pļauju no šejienes, nākamā diena, tā bija viskarstākā diena, 30 grādu temperatūra. Lūk, šis te gabals līdz pašai augšai, es tūlīt tieši līdz turienei, kur es nopļauju. Es tā izdomāju, ka šito te gabalu es pļaušu tajā 4. dienā. Un es tiku līdz pašai augšai. Un, protams, ka man bija āķis lūpā. Un es izdomāju, ka es nopļaušu arī visu šito te gabalu. Un to es arī izdarīju 4. dienā. Tas bija ellīgs darbs, pēc tam es gulēju zālē un ar mani bija cauri.
tajā dienā es pirmo reizi mūžā laikam 7 vakarā aizgāju gulēt. Nu jā, tālāk 5. dienā es pļāvu šo te, ko mēs saucam par bijušo dravu. Šis te gabals faktiski. Jā, te var redzēt ēnā manu pauri. Nu, tas bija easy peasy, to varēja mierīgi izdarīt. Galvenais bija nenokrist uz āboliem. Jā, šī te viss gar mājiņu, smuki, šī te bumbierīte un kaut kādi krūmi. Un jā, te var redzēt āboli. Sākumā es domāju, ka es viņus salasīšu, bet viņi bija pārāk daudz. Es vienkārši viņus piegrābu pie ābeles. Jā, tas bija jau 5. diena. 6. dienā es pļāvu šito daļu, ko mēs saucam vienkārši par dārzu. Te ir krūmi, jāņoga krūms, tur tālāk ir upeņu krūms un te vēl viens upeņu krūms. Un šito te gabalu es nopļāvu, tas bija tātad 6. diena. Nu jā, 7. dienā, 7. diena bija svētdiena, tajā mēs atpūtāmies kā jau pieklājas kārtīgiem, tā teikt, kristiešiem, lai gan mēs neesam kristieši. 8. dienā es nopļāvu šito gabalu, te gar liepiņu dzīvžogu. Tā bija pirmdiena, jā. Otrdien es neko nepļāvu, jo otrdien bija švaks laiks, teiksim tā. Un trešdien es nopļāvu pagalmu 2 reizes, lai viņš būtu smuki nofrizēts, tāpat kā Ervīna galva. Un tur ir Ervīns, jā, ar visu savu kāju un ar visu gludisko to galvu. Nu jā. Nu tā bija. Jā, nu lūk, viss ir padarīts. Kādreiz tur stāvēja malka kaut kur pie šķūņa. Viņas vairs nav, es viņu saskaldīju. Un nu tā kaut kā tas bija tāds īsts pārskats par veiktajiem darbiem. Ir smukas zilas debesis, vēl pirms pusstundas pilnīgi traki lija. Šovakar būs mēnesis aptumsums, saules aptumsums, nu labi. Un mēs viņu iesim vērot kaut kur tur, nu tur aiz šķūņi, jā, kur es tagad rādu. Nerādu, bet jūs aptuveni saprotat. Lūk tā, nu, un ko Ervīns sadarīja šajās dienās? Ervīns jau tur piemuldēja pilnu kasetīti. Kopumā nodarbojās ar iegrini, ar prokrastinācijas pamatošanu. Uzrakstīja 2 stāstus, grasējās arī 3, bet piekāpās, nu, bet arī racionāli iemesli dēļ. Un kopumā vienkārši atžirga, kā sausa lupata, ko ieliek spainī ar ūdeni, sazīdās, piesūcās un piebrieda, un ir gatavs atpakaļ ēst čipšus un dzert kolu, bet simboliskā nozīmē. Nu tā, es vienkārši faktiski biju pakļauts pats sev, un tas ir diezgan sarežģīts pasākums, ja ne neizturams. Un to esmu veiksmīgi izdarījis, un tagad es esmu apmierināts, un visu šo laiku biju apmierināts, ko novēlu arī ikvienam. Tas ir saules aptumsums, bet, protams, neko nevar redzēt.
Tu jau nebrauksi vēl kaut kad rudenī, vai ne? Varbūt kādu braukšu. Grūti tagad teikt, tas vajag atkarīgs no visiem pārējiem apstākļiem. Bet kāpēc tāds jautājums? Jā, pagāja 10 dienas. Mantas ir sakrāmētas. Šādi tas izskatās. Ļoti maz mantu it kā. Tā vēl pildspalva palika. Un šeit es nosēdēju tās 10 dienas, un re, kur ir krūze, es sapratu, ka tas varbūt nepatīkami skati. Bet es nemazgāju kafijas krūzu visas šīs dienas. Tā ir mana tāda fiksācija un rituāls, ka nomazgāt tad, kad viss ir beigts un pabeigts. Nu, ir pienācis laiks to krūzi nomazgāt. Tomēr kaut kāda kaka palika. Fuj. Varbūt vajadzēs viņu brīvā laikā vest ārā arī Rīgā. Ko? Kaķi? Aha. Desmit dienas ir pagājušas. Kāds es biju, kāds es esmu. Aprakstīt to, protams, nav iespējams, bet cerams, ka jūs guvāt kaut kādu priekšstatu. Cerams, ka es guvu kaut kādu priekšstatu. Nākamā rakstīšana ir pēc nepilnām 3 nedēļām septembrī. Varbūt arī ierakstīšu. Tad jau redzēs. Jebkurā gadījumā
Nu jā, jebkurā gadījumā. Visu labu!